Jau pirms 9 vakarā šis 14-gadnieks izceļas ar savu agresiju un rupjībām pēc tam, kad Vondersals apsardzes darbinieki viņu izveda no koncerta vietas. Viņš apsolīja doties mājās. Nepagāja pat 2 stundas, kad atkal pusauģa ceļi krustojas ar policiju. Šoreiz Rīgas pašvaldības policija lūdz papildspēkus un palīgā dodas ekipāžu, kurai mēs sekosim līdzi visu nakti. Pusaudzis vairāk kārt draud policistiem, spļauj un cenšas sist. Aizturēšanas laikā viens policists satraumē pirkstu. Pusauģa balss sižetā ir mainīta. Nomierināsies? Jā. Tad pārsēdīsies uz to mašīnu. Mēs tevi nogādāsim mājās, kur tu vēlējies sākotnēji. Pats mums teici. Meiteni tu satiksi, tā kā būs izgulējies. Tu nevari vispār atrasties reibumā šobrīd. Nāc ārā, nāc ārā. Kāp iekšā. Kāp iekšā. Normāli, policija. Uzvedies. Bet uzvedies normāli. Es uzvedu, viņš man iemetam. Brauksim, pie mammas brauksim. Cik bieži tas tā notiek, vai šis ir normāli? Nu, normāli tas noteikti, ka nav. Bet, nu, ir bieži. Es te gribētu teikt, ka ir bieži, jā. Tagad pusaudzis vēl jānogādā pie vecākiem. Policista mātei paskaidro, ka bērns ir 2,7 promīļu rēbumā, un saraksts ar pārkāpumiem ir garš. Tas nodots nepilngadīgo lietu inspekcijai. Kolīdz tagad aizbrauc uz traumām, tā kā, pat turpmāko jums sazināsies. Nu, viņš ļoti nemāk uzvesties. Ko viņš tur darīja? Viņš nepilngadīgums būdams, alkohola rēbumā un ļoti agresīvs. Un visi šie notikumi norisinājās vēl pirms 11 naktī. Nākamais izsaukums par personu spēcīgā alkohola rēbumā autobusu pieturā. Mums pēc 15 minūtēm autobusu, bet mēs Noskaidrots, ka ierēbušais ir Ukrainas pilsonis ar derīgu uzturēšanās atļauju. Agresiju neizrāda un sieviete apsola parūpēties, lai viņš nonāktu mājās. Pēc pāris minūtēm jau nākamais izsaukums. Un šoreiz nevis no iedzīvotājiem, bet no mediķiem, kuri pašu spēkiem nevar novaldīt Norvēģijas pilsoni. Pavadīt? Jā. Jo mēs viņu pierunājām. Labi, brauksim uz Stradiņiem. Agresīva persona. NMPD lūdzu nogādāt personu. Pa ceļam redzējām vēl 2 ātrās palīdzības mašīnas, kuras pavada pašvaldības vai valsts policija. Bet atgriežoties Vecrīgā, vairāk cilvēki no balītes ir noguruši un mēģina iemigt turpat uz pilsētas bruģa. Tikmēr blakus darbu veica speciālo uzdevumu bataljons, jo kautiņš pie bāra bija izvērties pārāk plašs. Viens cilvēks zaudēja samaņu un nodots mediķu aprūpēm. Pēc 2 naktī izsaukums Tallinas kvartālā, ziņots par konfliktu ar kluba apsargu. Bija cilvēks, atnāca, viņš bija piedzēries, viņš negribēja neko iegādāties, nekādas biļetes, bet viņš vienkārši gribēja iet patstāvīgi, patvaļīgi iekšā. Pats zvanītājs vairs nav atrodams un mēs dodamies tālāk, jo gaida jau nākamais konflikts ar apsargu, šoreiz spēļu zālē. Kāpēc nevar, teiksim, sēdēt pie aparāta un klausīties savu mūziku? Tādēļ, ka jūs esat iestādē, kur ir iekšējās kārtības noteikumi. Kur viņi ir? Ar jums runājam latviski, kad viņš ieraudzīja policiju. Labi, cienītāji, jums policijas palīdzība šobrīd. Neizskatās, ka būtu nepieciešama. Klienti neapmierināti iespējams sava alkohola aprēbuma dēļ. Tā kā. Bet kopumā nakts ir interesanti. Domāju, piekritīsiet.